Gandrīz pēc 6 gadu pārtraukuma Toljatti Lada komanda viesojās šovakar Arēnā Rīga. Iepriekšējo reizi 2009. gada decembra sākumā mūsēji uzvarēja rezultātu 4-1 pēc 2 sāpīgi zaudētām spēlēm 2015.–16. gada sezonā, kad ar 1-2 atzinām Soču pārākumu ar 0-3 Jaroslavļas Lokomotīvu pārākumu. Visi klātesošie līdzekļi šovakar gaidīja tikai vienu, kad Ārta Ābola trenētā komanda Toljatti Lada, kur vārtus ļoti labi sargā mūsu vārtsaris Edgars Masaļskis, no Arēnas Rīga aizbrauks mājās bez punktiem. Klātesošie vairāk nekā 8000 līdzekļi šovakar to gan sabļāva, gan arī sagaidīja. Spēles pirmās trešdaļas izskaņā pēc teicama reida Lauris Dārziņš piespēlē Miķelim Redlikam, Edgars Masaļskis neredz viņa metienu un rezultāts ir atklāts. Ejot lielajā pārtraukumā, labas emocijas, pozitīva atmosfēra šeit Arēnā Rīga. Spēles turpinājumā rīdzinieki joprojām dominēja laukumā, uzspieda savu spēles stīri, izdarīja vairāk metienus pa pretinieku vārtiem, un tas vainagojās ar panākumiem otrās trešdaļas izskaņā, kad piespēlēm apmainījās pirmo vārtu autori Miķels Redliks šoreiz. Teicami pārtvēra piespēli uz pretinieku komandas zilās līnijas, atspēlēja komandas kapteinim, un Lauris Dārziņš bija precīzs. Rezultāts uz tablo 2-0. Tas arī palika līdz pašām spēles beigām. Trešajā trešdaļā Ārtas Ābols Edgars Masaļskis nomainīja pret 6. laukuma spēlētāju, bet vēlamo rezultātu tas nedeva. Pēc aizvadītās spēles Edgars Masaļskis bija skarbs pret saviem komandas biedriem. Lūk arī viņa komentārs par maču. Mēs tev uzdosim pēc aizvadītā mača. Protams, ka ir patīkami redzēt savus spēlētājus Arēnā Rīga, bet šodien laikam pēc spēles tas noskaņojums tev nebūs tas labākais. Nē. Es domāju, ka tā kā mēs šeit spēlējām, mēs arī uz vairāk neko nevarējām cerēt. Diemžēl. Ar ko tas ir saistīts? Es nezinu, kaut kā pirmo periodu gulējām, otro bišku labāk, bet vienalga nepietiekami labi, lai izbraukumā kaut ko dabūtu. Kā pats jūties šodien Ladas formā Arēnā Rīga? Jā, patīkam te atgriezties. Pilns stadions un forši, spēlēt jau forši. Trešajā trešdaļā kaut ko nedaudz ar Miķeli Redliku nesadalīja? Tas ir hokejs. Lai veicās nākamajās spēlēs. Paldies! Ja pēc spēles Rīgas Dinamo ģērbtuvē nevar dzirdēt uzdoto jautājumu, tad spēle ir bijusi laba un atmosfēra ģērbtuvē ir vēl labāka. Komandas kapteinis Lauris Dārziņš. Ģērbtuvē, kā jūs dzirdat, atmosfēra ir ļoti laba, skan laba mūzika. Laikam viss ir tā, kā parasti tam vajadzētu būt. Lauris Dārziņš, komandas kapteinis. Tavs komentārs par spēli? Jā, viss ir. Protams, grūti ir dzirdēt tavus jautājumus, tāpēc viss ir kārtībā. Ja ir nāves klusums, tad protams, ir zaudēta spēle un slikts garastāvoklis. Šodien viss ir normāli. Vai kā īpaši gatavojoties pēc aizvadītajām 2 neveiksmīgajām spēlēm tieši pret Toljatti Ladu šodien? Īpaši, protams, ka īpaši tajā pašā laikā centāmies nesadegt. Ja? Mums ir zaudējuma sērija un vienmēr ir tā ticība uzvarēja viņa rūk ar katru zaudējumu. Ja? Prieks, ka šodien vinnējām, centīsimies pavērst to visu pa 180 grādiem. Tāds labs, teiksim, pamats, labi nospēlējuma aizsardzībā, tāds labs pamats ielikts, lai attīstītu savu spēli. Šodien tandēms Dārziņš Redliks Dārziņš 2 reizes sarūktināja Edgars Masaļskis. Tavs komentārs par šo, vai tā īpaši kaut kā ir spēlē gatavojoties, kad mūsējies pretī ir gan vārtos, gan arī uz treneru štābu soliņu? Tā kā diena iepriekš, un, protams, spēles dienā tu arī piefiksē, kas nāk pretīm, bet, kad izēja laukumā, tad jau, protams, tu vairāk domā par savu sniegumu, par savas maiņas sniegumu, par komandas sniegumu kopumā. Un tas sniegums šodien bija diezgan līmenī, tāpēc arī radās momenti gan mūsu maiņai, gan citām maiņām. Prieks, ka iemetām, prieks, ka noturējām arī Jaukīs nospēlēja uz 0. Tā kā laba kvalitatīva uzvara. Liels paldies par aizvadīto maču, veiksmi nākamajās. Pateicis. Regulārā čempionāta turpinājumā Rīgas Dinamo jaunadēļ dodas izbraukumā, kur mēģinās rehabilitēties un revanšēties hokeja klubam Soči. Pēc tam mūsu ceļš vedīs uz Kazaņu, kur tiksimies ar 2-kārtējiem Gagarin kausa ieguvējiem Kazaņas Akbaras komandu. Lielais hokejs Arēnā Rīga atgriezīsies pēc nedēļas, kad šeit 8. decembrī viesosies Čeļābienskas Traktors. Mēs visus aicinām atkal kļūt par Rīgas Dinamo, gan atbalstītājiem, gan Dinamo dīleriem. Sekojam līdzi mūsu akcijām profilos Facebook mājaslapā un arī mūsu mājaslapā Dinamo Rīga EU. Un pats galvenais – nākam klātienē atbalstīt mūsējos, jo cīņa par 8. vietu joprojām turpinās.